Hei, hei, labrītiņ. Baigi zāles augusi. Diezgan. Nedēļa pēc atvaļinājuma. Tad, laikam šis ir, jā, vīkends pēc atvaļinājuma. Būs jāsāk kaut kas darīt ar elektrības instalāciju. Nē, es baigies elektriķis pats. Bet konsultējoties ar elektriķi un uzraudzībā kaut ko droši vien varēšu savilkt vadas kabeļus. Elektroinstalācijai es izmantošu divu veidu vadus, 1,5 mm un 2,5 mm. Un es viņus visus likšu iekšā šitādā gofrā. Metāla gofrā, kā tas, lai, ja nu kas, peles netiktu klāt, nevarētu pārgraust. Tas tomēr bišķi drošāk. Ir man arī iegādāta plasmas gofra. To es kaut kur laidīšu ārā, droši vien ielikšu, lai neveidojas tie augstumtilti vai kā viņi sauc. Nezinu. Jā, nu, pa iekšu slaidīšu metālu un tad galos laikam likšu to plasmas nieci. Ko es esmu jau izdarījis, paspējis. Par cik tad likuši tos te dēļus, visus man vajadzēja te izlaist vadu prožektoram un kamerai. Man tur 2 vadi ir pusotrnieki, šitai te izvilkti un rekur te tā čik ciet un te lejā. Te būs otrā pusē slēdzis tam prožektoram, un te pienāks 2 pusinieks, laikam, jā. Tur būs rozete arī, ar rozetu vien. Reku šitais ir ievilks, bet tas nav pareizi, tur bišķiņ jānoņem nost un jālaiž te pa augšu logam. Šiten pa augšu, un sadala no laikam es izdomāju, ka būs kaut kur te, vai nav te pie ūdeņiem, kaut kur te. Sākumā bija domāts te zem trepēm, te trepes nāks, bet te baigi būs ūdeņi visādi un baigi daudz visas kaut kādas lietas un baigi piebāsts viss būs, tā domāju. Jā, tāpēc mēs darīsim tā. Jā. Grūtākais, man liekas, vispār ir šitajā visā darbiņā dabūt to vadu iekšā tajā gofrā. Liekas, ka baigi viegli, bet nav nemaz tik viegli. Tas lielākais čakars. Tā, uz turienes aizlaid jau. Tagad vajag laidīsim to tur šitā kaut kā. Tā. Stiprines viņus ar tādiem te un savilcējiem. Es skrūvīgi pieskrūvēju klāt.
Tālāk plāns ir izvilkt šito kabeli uz turieni. No šejienes, kas zemē ir, tā pa šejienu uz šejieni. Tāds ir plāns. Šādi laikam nesanāks. Es raušu tur pārplīsīs tā drātiņa, tāpēc laikam jāizvelk šitāda trose. Un pēc tam jāpiestiprina tas kabelis pēc tās troses un tad jāmēģina izvilkt. Tur kaut kas ir iestrēdzis vajag. Tā nu šādi izstās. Šitā es satinu, kur trose galā. Un es iešu kaut kā mēģināt vilkt. Vilksim iekšā te sākumiņu. Vajag stingri iet. Tas laikam tāpēc, ka tas kabelis tik resns. Varbūt turēt ievāku. Nezinu. Aiziet. Jā, baigi aizdoma. Ka te kaut kur ir kaut kāds līkums pārāk stingrs. Kaut kāds pa lielu līkums. Un tāpēc neiet. Iespējams, ka vajadzēs paurpties un tad sameklēt to galu, jo viņš, man liekas, turpatās arī ir. Gals tāds īsts palicies. Es domāju, ka gan arī jau ir tur. Bišķiņas te dabūju pačakarēties, bet beigās piesēju striķi un ar striķi izvilku. Tā grūti redzēt, bet tur ir viņš. Tikai tas vēl tur jādabona ārā, tas galiņš. Pie pašas malas viņš ir. Jā, šitais nebija viegli. Bišķiņ izvarblē, tur brīvāks ir. Bet tā kā apsēna apkārt, ap to galu, to trosi, tad viņš baigi resnais un tad tur nevar izlocīties tajā līkumā. Tāpēc es tādu striķīti mazāk piesēju. Un tad ar to kaut kā izvilku. Jā, tā ir uzvara. Nākošā līnija, kas jānovelk. Tā, te būs televizors kaut kur. Tur kaut kāda sekcija, kas tur. Un tad no šejienes te. Un tad, jā, laikam te. Un tad lejā. Pie pārējiem. Nākošais būs virtuves rozetes.
Tā, kā te bija, no šejienes te drusku, un tad pa šejieni, un tad te lejā. Un tad te laikam. Jā. Un pēc tam no tās uz šejieni, bet to pēc tam atsevišķi rozetē savienos un aizvilks. Vannas istabas gaismas slēdzis. Un šis. Bet tas laikam būs šonadēļ šitajā vīkendā pēdējais. Pēdējais vats, kabelis. 50 vai 60 metri ir rozetēm savilkts. Un, nezinu, ka 20 metri ir slēdžiem savilkts, bet vēl vajag augšā vilkt, un vēl gaismas jāvalk vēl tur uz īstajām vietām, tur vēl būs, bet jānopērk kabels vēl, un šitais metāla pārvalks tā gofra. Plānu 16 maziņā. Jā, kaut ko citu būs jāpadara. Jā, jāpieliek šitais un tur jau. Tad mēs domāsim tālāk, ko darīt. Nu, pagaidām šādi izskatās mums. Tā vēl vaļā. Drusku ir tur jāsaliek būs, un tad līdz galam jāpievalk. Vajadzētu to arī domāt, kaut ko sākt par to toaletes podu, jau nu nē, bet toaletes šito kasti, te jāpievieno šitādi te jāpieskrūvē, lai viņš te stabilāks, viss tur, viņš tāds puspabeigts pagaidām. To vajadzētu izdarīt, varbūt tagad izdarīs.
Tas tā kā būtu pabeigts. Patestēsim. Jā, tik stingrs viss būs labi. Un tagad šito laikam ir jāiztīra. Beidzot jāsaņemās. Pēc tam jāsāk kaut kas domāt ar betonēšanu. Jā, es betonēju ciet, bet es šito galīgi nezinu, kā to darīt. Kaut kur jākonsultējas būs. Es pieņemu kaut kādas sānā jāsaurbi būs kaut kādas tur metāls jāsaliek. Kaut kādas šitien sānās visos. Un tad jāielai iekšā, bet tur kaut kāds kritums un vēl tas traps jādabon. Tas vēl kaut kā tur jāiemontē. Jā, kaut ko jaunu varēs iemācīties vismaz. Bet jā, šito jāsavāc un laikam šodien šitajā vīkendā būs pietiksies darboties. Ja esat tik tālu noskatījušies, šeit jums bonusā viens video, kur man dronu gandrīz strasdubars notriec. Te patās ārā.